Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas, kur 5. panta sākumā tā mēs lasam. Gaisma spīd tumsā. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka šajā vakarā Tu atkal esi mūs sapulcinājis lūkšanā. Un tas nozīmē, ka Tu esi devis mums ne tikai vēl vienu žēlastības dienu, ko esam varējuši nodzīvot, bet ka Tu esi devis mums iespēju Tevi vēl vairāk iepazīt un iemīlēt. Ka Tu dod mums laiku šajā pasaulē, kurā mēs varam mācīties spērt pirmos soļus tajā, lai mēs pat tiešām un no visas sirds piederētu Tev, lai mēs Tevi pazītu, lai mēs mācītos Tavu neparasto ceļu, lai mēs sajustu un piedzīvotu un vēlāk arī citiem līdzdalītu visu to, ko mēs no Tevis, no Tavas sirds saņemam. Mēs pateicamies, ka mums ir šāda iespēja Tevi lūgt, un pāri visam pateicamies, ka Tu mūs māci lūkšanā būt patiesiem Tavā priekšā. Jā, mēs kādreiz iedomājamies, ka lūkšana, tas ir brīdis, kurā mēs mācamies īstos vārdus, kur mēs mēģinam kaut kā īpaši Tevi uzrunāt, Tevi aizsniegt. Bet patiesībā lūkšana tas ir patiesības mirklis, jo Tu mūs zini labāk par mums pašiem. Un vislabākā lūkšana ir tad, kad mēs esam īsti Tavā priekšā, tādi, kādi esam. Kad mēs uzdrošinamies ar bērna tiešumu un patiesumu Tev lūgt to, kas notiek mūsos, ko mēs patiešām vēlamies, kas patiešām mūs uztrauc. Jo šajā patiesumā notiek satikšanās, kur mēs esam īsti, un pretī tam Tu arī esi patiesi un īsti satiekams un piedzīvojams. Mīļais Dievs, mēs lūdzam Tevi, māci mums šo patiesuma ceļu. Māci mums ieraudzīt, kā arī šodienas lozungs savādā kārtā tieši tam pretī mūs ved. Jo šodien mēs atceramies šos vārdus no evaņģēlija par to, ka gaisma spīd tumsā. Tas nozīmē, ka tieši tā mēs esam aicināti ieraudzīt savu ticības ceļu un arī savu lūkšanas ceļu. Nevis, ka mums tumsa jāsauc par gaismu, bet ka mēs varam sacīt līdz ar evaņģēliju, ka gaisma spīd tumsā. Citiem vārdiem, šajā pasaulē ir tumsa. Ir viss tas, par ko mēs Tevi lūdzam, par ko mēs pārdzīvojam, uztraucamies. Tas, ar ko mēs cīnamies, ko mēs negribētu, ka tas šajā pasaulē būtu. Kristietiem būt tas nenozīmē visu saukt par labu. Tas nozīmē redzēt arī to, ka pasaulē ir daudz grēka un ļaunuma, tumsas un netaisnības. Un tomēr nepalikt pie tā. Nepalikt pie atziņas, ka pasaulē ir gaišais un tumšais līdzsvarā, bet vienmēr zināt, ka tumsa tas ir Tavas klātbūtnes trūkums. Un tas nozīmē, ka gaisma vienmēr ir stiprāka par tumsu. Tur, kur gaisma spīd, tur tumsa atkāpjas. Un tāpēc, Kungs, būt Tavam māceklim tas nozīmē ne tikai redzēt to, ka pasaulē ir daudz aplamība, bet redzēt arī to, ka Tu patiešām esi devis mums visu nepieciešamo, lai mēs varētu šo tumsu uzvarēt. Tu pats caur mums šo tumsu izgaismo. Gaisma spīd tumsā. Ir tumsa, bet ir arī gaisma. Un gaisma spīd. Un mēs varam tai piederēt. Un mēs gribam tai piederēt. Mīļais Kungs, šajā vakarā mēs lūdzam, ka Tava gaisma mūsu dzīvē būtu vairāk, jo mēs ticam, ka tā ir tā, kas dziedina un ārstē. Tā ir tā, kas aizsargā, tā ir tā, kas dod cerību, drošību un iedvesmu. Bez Tevis, Kungs, ir tums. Bez Tevis ir tik daudz bezcerīgu situāciju un notikumu. Bet kopā ar Tevi viss kļūst iespējams, viss mainās uz labo pusi. Un tāpēc, Kungs, mēs esam šeit un pateicamies, ka mēs varam būt šeit, ka mēs varam kopīgi Tevi lūgt. Ne tikai katrs atsevišķi, bet visi kopā.
apzinoties, ka neesam vieni, apzinoties, ka mēs kopā ar citiem meklējam tevi un tu meklē mūs. Arī šovakar, kungs, mēs tev uzticam visu, par ko raizējamies, domājot gan par mums pašiem, par mūsu katra dzīvēm, gan par mūsu mīļajiem un tuvajiem, par viņu vajadzībām, par viņu situācijām. Arī šovakar mēs lūdzam pēc tavas gaismas, gan mūsu zemē un tautai, gan visam šim laikmetam un pasaulē, visām radītām būtnēm, visam, kas ir mums apkārt. Jo tiešām, Dievs, mēs apzināmies un saprotam, ka vienīgi tu vari dot mums tādu dzīvi, kur ir vērts dzīvot tagad un mūžīgi. Mīļais Dievs, šajā brīdī mēs atdodam tavās rokās visu sevi. Mēs lūdzam dod mums mierīgu atpūtu un ļauj mums atkal celties un dzīvot un darīt to tavā mūžīgajā, pilnīgajā gaismā. Bet pār visām citām lietām mēs kopīgi tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus mums ir mācījis un kurus viņš mūsos turpina lūgt un sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.